spēlē, kurā tiksies tātad Īrijas un Latvijas nacionālās izlases komandas. Un tāds interesants moments, ka mēs iebraucām Īrijā, es prasīju federācijas pārstāvim, es teicu, cik tad skatītāji būtu. Viņš uzreiz pateica, ka mums jau sarucis skatītāju skaits uz 32-35 tūkstoši. Viņš teica, būtu 50 tūkstoši, arī visi 50 tūkstoši vietas būtu pilni. Jā, un ja par Džeku Čarltonu, tad viņa vadībā Īrijas nacionālā izlase bija aizvadījusi 61 sacensību, no tām 30 spēlēs uzvarot, 22 reizes spēlējot neizšķirti un ciešot tikai 9 zaudējumus pie vārtu attiecības 84 pret 36. Tas, ko jūs skatāt, ir pirmspēles treniņš. Pirmā spēle aizvadīta viņa vadībā 86. gada martā pret Velsu. Šī spēle zaudēta ar 0-1. Un pēdējā sacensība ar Portugāli 7. jūnijā 92. gadā portugālieši pieveikta rezultātu 2-0. Ja par šī gada spēlēm, tad tās ir 7. Tātad Velsa 0-1, Šveice 2-1, Amerikas Savienotās valstis 4-1, Albānija 2-0, Amerikas Savienotās valstis Vašingtonā 1-3, lūk šis leģendārais treneris, Itālija 0-2 un Portugāli 2-0. Latvijas nacionālā izlase tātad šeit Rīgā spēlējot divās cīņās zaudēja FIFA karoks, zaudēja lietuviešiem ar rezultātu 1-2 un nospēlēja, kā zināt, tātad neizšķirti ar Dānijas valsts komandu 0-0. Šeit vēl jāpiemina, ka mēs pirmo reizi mūsu īsajā tādā startautisko spēļu tikšanās reizēs pirmo reizi, kad pirms spēles laikam arī skatītāji redzēs, kad nostājās mūsu ar Īrijas prezidents, futbola prezidents un arī mūsu futbola prezidents. Katram spēlētājiem paspieda roku, novēlēja veiksmi. Tas bija ļoti sirsnīgi un atklāti, un Īrijas publika ļoti sirsnīgi uzņēma Latvijas nacionālā izlase. Jā, to mēs redzēsim arī tieši pirms spēles, kad Vladimirs Leskovs un Mihails Hailands sveic abu komandu futbolistus. Tas tiek darīts ļoti sirsnīgi, neviltot, un jāteic, ka skatītāji attaisnoja šo super fanu nosaukumu visā pilnībā. Bija ļoti labvēlīga attieksme pret Latvijas nacionālās izlases futbolistiem, pret treneriem, pret mūsu sponsoriem, kur bija kopā ar komandu. Lūk, redzat šos skatītāju tūkstošus. Arvien piepildās skatītāju tribīnes. Īrijas galvaspilsētas stadionā. Lūk, iznāk abas komandas. Īrijas nacionālā izlase savos tradicionālajos zaļajos tērpos. Šo zemi sauc par zaļo zemi. Un mūsu izlases futbolisti visai neparastos, netradicionālos tērpos. Jā, šeit beidzot Umbras firma speciāli atved mums vienu komplektu formu, par cik mums ar inventāru ļoti grūti. Un mēs šo spēli aizvadījām jaunā formā, ar ko mēs laikam turpmāk arī tālāk spēlēsim citās valsts sacīkstēs. Lūk, prezidenti, tiesneši un pašā vidū Berts Milišīs no Lielbritānijas FIFA novērotājs šeit sacensībā. Bet tiesā spēli Anders Frisks, rezerves tiesnesis Lenards Elofsons, līnija tiesneši Pers Olofs Stals un Mikels Everstiks, tiesneši no Zviedrijas. Šis rituāls ir ļoti nesteidzīgs, svinīgs. Skatītāji dzīvo līdzi šiem te ļoti aizkustinošajiem mirkļiem Īrijas stadionā. Stadionā, kur notiek ļoti nozīmīga sacensība pasaules kausa 3. grupā. Ar sastāviem mēs iepazīsimies nedaudz vēlāk. Tā ir mūsu Latvijas nacionālā izlase. Pirmajā starptautiskajā spēlē aiz mūsu valsts robežām pasaules kausa cīņā.
Tālūk izskanējušas valsts himnas un spēle var sākties. Komandu sastāvi: Īrijas Republikas valsts komanda, vārtos Petsbonners, Glasgow's Celtic, laukumā Denis Irvins, Manchester United, Stauntons, Stefans, Aston Villa, Kernagans, McGraths no Aston Villas komandas, Andijs Tomstens, kapteinis no Chelsea, Royce Keane, Nottingham Forest, Ronijs Vigilants, Liverpool, Niles Queens, Manchester City, John Aldridge un Kevins Sheedy, Newcastle United. Tāds lūk Īrijas valsts vienības sastāvs. Latvija spēlē sekojošā sastāvā: Konstantins Igošins vārtos, Raf, Vitalijs Astafjevs, 2. numurs, Skonto, 3. Oļegs Aleksejenko, komandas kapteinis, Raf, 4. Rolands Bulders, Raf, 5. numurs Einārs Ņedojs, Skonto, 6. Jurijs Popkovs, Kompar Daugava, 7. Dzintars Stroģis, Kompar Daugava, 8. numurs Andrejs Abžinovs, mums komandas debitants, Rafs, 9. Aleksandrs Jelisejevs, Skonto, 10. Ainars Linarts, Olimpijas spēlētājs, tagad viņš spēlē vienā no Zviedrijas klubiem, un Aleksandrs Glazovs no Pārdaugavas. Abās komandās šo spēļu laikā notika 2 maiņas. Īriem Queenu nomainīja Coens un Šīdiju Pilants, un Latvijas nacionālajā izlasē Popkovu nomainīja Aleksejs Semjonovs, un Abžinovu vietā 37. minūtē uznāca Romans Sidarovs no Rafa. Lūk, tas par komandu sastāviem, un tagad par spēles pirmajām minūtēm. No pašām pirmajām minūtēm Īri izlase, ko arī mēs gaidījām, sāka ļoti aktīvu, ar aktīvu presingu mūsu laukuma pusē. Un, protams, mūsu puiši no pirmajām minūtēm bija ļoti uztraukušies, nevarēja atrast savu to pretspēli, kā mēs savā spēles uzdevumā viņiem devām. Tā kā ar katru minūti jūs arī tagad ekrānā redziet, ka katra epizode Īri ir ātrāk, bīstamāk, un tāpēc mums ir ļoti grūti no sākuma veidot pretuzbrukums uz pretinieku vārtiem. Nu, viens no Latvijas izlases pretuzbrukumiem bija spēlēt Popkovam. Jā, Īri ciena augstu spēli. Jā, galvenais spēks dabīgi viņiem ir otrā stāvā, kā mēs futbolā zinām. Viņi ļoti labi, pat fantastiski, es jums teiktu, spēlē ar galvu. To mēs arī centamies ievērot savā spēles taktiskā zīmējumā, bet, diemžēl, uzreiz to novērst, tos trūkums ir ļoti grūti. Un kādas korektīvas tika izdarītas aizsardzībā, lūk, tieši ņemot vērā šo faktu, šo spēli ar galvu? Protams, mēs ļoti ilgi domājam, kā mums nostabilizēt spēli aizsardzībā, un mēs varbūt diezgan riskanti, bet mēs izšķīramies par to, ka noteikti aizsardzības līnijā jāliek Bulders, kurš tomēr ar savu augumu priekšrocībām un visumā viņš spēlē neslikta galvu. Un jāsaka jau priekšlaiks, ka viņš pārsteidz visus, pat Angļu, pat Īrijas komandu. Viņi pat pabrīnījās, ka ir tāds puisis, kurš var līdzvērtīgi spēlēt ar galvu pret tādu asiem, kāda ir, teiksim, Angļu futbolā, kur ir ļoti grūti viņus pārsteigt ar tik labu spēli, kā nodemonstrēja Bulders šajā spēlē. Jā, kaut vai turpat 2 metrus garo Queenu. Jā, un viņš pēc spēles visu laiku prasīja parādiet mums šo puisi, kurš spēja ar mani līdzvērtīgi cīnīties spēlējā galvu. Un arī varbūt Buldur veiksmīgās spēles dēļ otrā puslaikā Queenu arī nomainīja. Jā, patiešām Queens ir 25 gadus vecs futbolists, bet šī bija viņa 33. spēle nacionālajā izlasē. Neizpalika arī, protams, pārkāpumi, neizpalika arī, jūs pat redzējāt, mūsu komandas spēlētājiem zeltainās kartiņas.
Un tomēr, kā spēle vērtējam no šī te viedokļa? Nu, protams, mēs zinājām, ka nezinu, vai mēs jau par to mums bija skaidrs, ka mēs nespēsim, teiksim, parādīt to visu labāko, kas mums ir un demonstrēt tur acīm tīkam spēli. Mums bija galvenais uzdevums neutralizēt visus šos uzbrucējus un ļoti uzmanīgi būt pie tām garām piespēlēm, kad viņi gūs virsroku un lai būtu cieši piesekt visi tie pārējie uzbrucēji soda laukumā. Konstantins Igošins vadot tad Dzintaram Stroģim un turpinās spēli, kurā noteikumus, kā jūs jauša, diktē laukuma saimnieki. Manuprāt, tomēr liela loma pirmajā puslaikā, un ne tikai pirmajā puslaikā, bija mūsu komandas jaunajam vārtsargam Konstantinam Igošinam, kurš apbrīnojami droši sāka šo sacensību. Manuprāt, līdz ar to iedrošinādams arī pārējos savus kolēģus cīņā pret šiem ļoti bīstamajiem pretiniekiem. Nu, protams, mums varbūt bija bažas. Viņš ir ļoti jauns vārtsargs, 71. gadā dzimuši, bet mēs jau nevienu reizi viņš bija kopā mums koptreniņos, un tad, kad mēs zinājām, ka Karavājevs traumas dēļ neieradīsies, mums neradīja šaubas, ka tomēr mēs atdosim priekšrocību Igošinam. Mums arī otrs kompara Daugavas vārtsargs Grigjans, bet, diemžēl, Grigjans tieši uz tiem izgājieniem ir daudz nedrošāks nekā Igošins, un es tikai varu par šo spēli vislabāko pateikt par vārtsargu. Viņš izdarīja visu, ko viņš pirmā savā debijā parādīja pretinieku laukumā. Patiešām speciālisti atzinīgi novērtēja mūsu valsts vienības vārtsargu, un jāteic ne tikai viņa spēli vien, bet joprojām uzbrūk, kā redzat, Īrijas nacionālās izlases komanda, daudz stūra sitienu pie mūsu vienības vārtiem, daudz soda sitienu uz mūsu komandas vārtiem. Pagaidām rezultāts ir 0-0. Denis Irvins, Manchester United, viņam 26 gadi, 14. spēle nacionālajā izlasē izpilda stūra sitienu. Lūk, kā mūsu Igošins nāk pretī bumbai un pārsat to pāri laukuma pretējā pusē pāri savu mīļai. Manuprāt, īriem ir vienalga, kurā laukuma pusē veidot uzbrukums, ātrs uzbrukums, momentāli centrējums augsts un tiek mēģināts sist galva, kāju. Nu, viņi priekš savus spēles stili atraduši ļoti racionālu spēles veidu, par cik viņi ļoti spēcīgi divcīņās, labi spēlē galvu. Viņi daudz nekombinē. Viņi ļoti ātri pārveido spēli no aizsardzības uzbrukumā. Viduslīnijā viņi ļoti maz bumbu pārtur, tā kā vienmēr spēle ir dinamiska, un tieši šī spēle arī ļoti aizrauja īrijas skatītājs. Patiešām skatītāji ļoti dzīvo līdzi savai komandai, un tas arī saprotams. Protams, gaidot savus vienības panākumu cīņā pret pasaules kausa debitantiem, Latvijas futbolistiem. Nu, mēs centāmies saviem futbolistiem pirms spēles, kad devām uzdevumu, mēs gribējām, lai viņi ātrāk pāriet no aizsardzības uz garām piespēlēm brīvā zonā, par cik tomēr lielāka vairums īrijas izlases spēlētāji jau ir tādā solīdā vecumā, no 30 līdz 35 gadu vecuma, un tieši mēs gribējām izmantot tās ātruma īpašības, kas ir mums atsevišķiem futbolistiem. Diemžēl mūsu futbolisti nebija gatavi tādam, kaut arī viņi redzēja spēles stilu īrijas, bet tādam presingam viņi tomēr psiholoģiski nebija gatavi, un viņi ļoti uztraucās un centās
ar īsām piespēlēm kājās veidot uzbrukums. Un šeit, protams, īrijas spēlētāji ātri atņēma bumbu un atkal veidoja pretuzbrukumus mūsu vārtā. Jā, patiešām Petenbomeram, piemēram, 32 gadi, Grātam 33, Oldridžam arī 33, Šīdijam 32 un tā tālāk un tā tālāk. Pieredzes bagāti spēlētāji rudīt daudzās nopietnās starptautiskās sacensībās, ieskaitot arī pasaules kausa izcīņu. Jā, jāatzīmē, ka mēs pirmo reizi tiekamies ar tādu valsts izlases vienību, kurā pēdējā čempionātā iekļūt ceturdaļfinālā. Tā ir viena no vadošām šobrīd valsts vienībām pasaulē. Jā, nezinu, kā tu domā, man šķiet, ka tā ir tomēr viena no favorītu komandām šobrīd pasaules čempionātu 3. grupā. Un, manuprāt, nav īpaši šaubu, ka šī komanda izcīnīs tiesības turpināt cīņu turnīru noslēguma fāzē. Es negribētu zīlēt, protams, galvenā cīņa noritēs starp Īrijas, Spānijas un Dānijas komandām, bet es tomēr domāju, ka viena no finālistiem tomēr būs Īrijas komanda. Un vēl viena zeltainā kartiņa. Šoreiz tas ir Īrijas izlases spēlētājiem. Tiesnesim, tad cik ir tikai 29 gadi, Anders Frisks, jauns tiesnesis. Viens no retajiem stūriem pie Īrijas komandas vārtiem. Izpildīs Popkovs. Jāatzīmē, diemžēl, ka tā bija viena no tām spēlēm, ka mums izdevās reti interesants kombinācijas, un diemžēl jāsaka, ka jau priekšlaiks, ka mums vienīgais šī spēlē neizdevās radīt tādu īsti bīstamu momentu, kur mēs varētu arī gūt kādu atbildes vārdus. Spēle bija grūta, protams, ja par Popkovu, tad viņš jau sākumā guva savainojumu, gan nopietnu, un tomēr. Man liekas, tieši Popkovs laikam psiholoģiski jūt, ka būs ļoti grūti, un viņš diemžēl aizvadīja šo spēli zemāk par savām spējām. Iespējams, jā, bet ja tā visa spēle vērtē kopumā, tad, tā acīm redzot grūti pārmest kādam no mūsu spēlētājiem kaut kādu necīnīšanos vai kādu rezervētu spēju, sevis taupīšanu, absolūti ne. Es biju ļoti pārsteigts, ka mēs ieradāmies Rīgā, ka atsevišķi presa izdevumi kaut kā atzīmē, ka mūsu izlase nav cīnījusies vai pastaigājusies pa laukumu. Es nevienam futbolistam neko nevaru pārmest. Viņi atdeva visu to, ko viņš šodien var. Jā, mēs šodien nevaram būt līdzvērtīgi pretinieku profesionālam futbolam, jo jāsaprot, ka mēs šodien esam tīri amatieri. Un ja jau mēs varējām, tomēr bīstams moments. Un tomēr es uzskatu, ka mēs savu mazo Latvijas republiku esam godam pārstāvējuši šajā smagajā spēlē. Es arī domāju tieši tāpat, un jābūt realistiem, jo galu galā meistari no debesīm nekrīt. Mums ir jāmācās, lai mēs patiešām iet futbola pasaulē. Tas ir ar senām, izcilām tradīcijām. Spēlētāji ir liela pieredze. Šeit jūs redzējat epizodu, kur viņi iet nežēlodam sevi, arī pretinieku viņi nežēlo. Viņi cīnās no pirmās līdz pēdējai minūtei. Man liekas, ka šīs minūtēs tomēr mūsu futbola līdzjūtēji redz, ka tomēr valsts vienība spēlē, cenšas kaut ko veidot. Nevis mēs visu mākam, bet pārmest to, ka valsts vienam necīnījās, tas ir nesaprotam, kā mūsu preses izdevumi to varēja rakstīt. Popkovs izpildīja sodu. Un viens no kārtējiem Īrijas valsts komandas uzbrukumiem. Lūk, kā jācīnās, lai bumbu izdabūtu ārā no savas sodu laukuma. Bet uzbrukums turpinās.
Nu, lūk. Un tātad 32. minūte. Kārtējā cīņas epizode Latvijas sudlaukumā un Kevijs Šivijs no 7 no 8 metriem iesit pirmo bumbu Latvijas nacionālās izlases komandas vārtos ar ļoti spēcīgu, manuprāt, neatvairāmu sitienu. Viņš ir, kā jau teicu, 32 gadus vecs, 45. valsts vienības spēle, kurā viņš piedalās, un viņa 8. vārti. Nu, šeit bija mūsu futbolists pielaida tīri pozicionāli kļūdu, to, ko mēs viņam ja arī tas spēlētājs, kas uzvar 200 gaisa cīņā bumbā gaisā, tad viņam bija ļoti cieši jānosedz pārējie spēlētāji, un šeit mūsu futbolists pielaida vienkārši tādu taktisku kļūdu, un viņš netraucētu ļoti spēcīgu sitienu arī būt pirmos vārtus. Vēlreiz stūris pie Latvijas nacionālās izlases komandas vārtiem. Un atkal. Pirmais puslaiks tuvojas nobeigumā. Es uzskatu, ka tomēr visumā mēs pirmo puslaiku aizvadījām diezgan labā līmenī. Protams, mūsu momenti nebija, bet arī pretiniekam tīri tādu vārtu momentu arī bija ļoti maz. Šis bija ļoti kutelīgs moments. Cik acīgi pretiniekiem spēlētājs izmantoja mūsu vārtus ar izgājienu. Jā, nu viņš, par cik viņi ļoti labi spēlē no gaisa, viņš uzreiz raidīja bumbu vārtos, nu, diemžēl drusciņi neprecīzi. Popkovu piespēja Linardam. Nu, Linardam dabīgi bija grūti pirmajā līnijā cīnīties. Viņš izskatījās viņš bija it kā izolēts, par cik mūsu futbolists nespēja izdarīt tās garās piespēles un tās brīvās zonas izpildīt, iespēlēt tenis zonās, tā kā viņš palika bez labām piespēlēm, un, protams, tāpēc arī viņš varbūt kaut kur palika tādā ēnā. Nemanīja viņu tā, kā, teiksim, atsevišķās spēlēs Rīgā viņš nospēlē. Eināram Ņedojam zeltainā kartiņa. Jā, nu šeit mums jau ļoti daudz kartiņas, un tas ir tikai meistarība trūkums. Nu, viena no epizodēm, kur Kvīns tomēr mūsu Bulduru apspēlēja ar galvu. Lūk, pirmais puslaiks galā. Interesanti, ko treneri sacīja saviem spēlētājiem pārtraukumā, gatavojoties spēles otrajai pusē. Visus mēs teicām, ka otrais puslaiks vēl grūtāks būs. Mēs centamies viņus mobilizēt vēl nežēlīgākai cīņai un centamies, lai viņi vismaz pacenstos tomēr izpildīt to taktisko zīmējumu, kur mēs esam iecerējuši, bet, diemžēl, arī otrā puslaikā mūsu futbolisti to nevarēja izdarīt. Jāsaka atklāti, ka otrais puslaiks pagāja jau ar daudz jūtamāku pārsvaru Īrijas izlases labā. Kas arī izpaudās galu galā spēles rezultātā, kurš kopumā ņemot iespējams arī nebija nopelnīts, es domāju, par tik augstu spēles rezultātu. Bet ko lai dara? Futbols ir futbols, skola ir skola. Jāmācās, un mācīties var tikai spēlējot, tiekoties ar spēcīgiem, nopietniem pretiniekiem. Es tomēr uzskatu arī, kaut arī mēs zaudējam it kā lielu 0-4, es uzskatu, ka tā nav sagrauva. Tas ir ļoti pieklājīgs rezultāts par tik spēcīgu komandu, kāda ir Īrijas izlases. Un es domāju, ka turpmākās spēlēs šī spēle, ko mūsu puiši guva pieredzi, viņi, teiksim, pārējās spēlēs, es domāju, ka mūsu futbolists parādīs cienīgi tādu labu futbolu, un es domāju, ka mēs bez punktiem arī tālākās spēlēs neizpaliksim. Es domāju, ka šis optimisms, protams, ir ar zināmu pamatu, un
Ja tā paanalizējam tās sacensības, lūk, kaut vai salīdzinot ar draudzības spēlēm, kas tika aizvadītas pirms šīm te pasaules čempionāta kvalifikācijas sacensībām, tad tur mūsu spēlētāji izskatījās krietni vien nevarīgāki par to sniegumu, ko mēs redzam lūk šais te 3 aizvadītajās spēlēs. Kārtējais mūsu vārdsarga izgājiens, tad viņš labo savu kļūdu, veiksmīgi to dara. Un atkal stūris pie Latvijas nacionālās izlases vārtiem. Atkal vārdsargs. Šeit arī jāpiemina tāda, ka daudz labas augstklases komandas var ļoti augstu spēles tempu noturēt tur atsevišķu spēles momentus. Šeit Īrijas komanda no pirmās līdz pēdējai minūtei cīnās līdz galam, un tieši tas bija pats tāds grūtākais psiholoģiski pārvarēt mūsu izlasē. Un tagad sots netālu no stūra karodziņa pie Latvijas nacionālās izlases komandas vārtiem. Pasekojiet lūdzu uzmanīgi spēles gaitai. Un sitiens ar galvu. Manuprāt, Igošins bija nosekts. Un šeit var redzēt, ka mūsu 4 aizsargi stāv uz 5,5 vārdsargu laukumu. Un nepiesaidz visus tos spēlētājus, kas atradās soda laukumā un arī patraucēja vārdsargam. Un Džons Oldričs gūst otros vārtus savas komandas labā. Viņš ir 33 gadus vecs, 48. spēle nacionālajā izlases komandā. Nu, pret viņu cīnījās Gņedojs. Kā tev šķiet, kā viņš veic savus pienākumus? Nu, es nevarētu viņam pretenzijas izvirt. Viņš nospēlēja savā iespēju līmenī, bet, diemžēl, pret tik augstu klases futbolistu sevišķi spēlējā galvu. Viņš bija atsevišķos spēles momentos bezspēcīgs. Bet vainot viņu šeit es nevaru. Viņš izdarīja visu to, kas viņa spēkos. Vēlreiz stūra sitiens pie mūsu izlases komandas vārtiem. Cīņa turpinās. Un pret uzbrukums Linards. Jūs varat redzēt tālu piespēli uz priekšu. Precīzi piespēli. Jā. Un šeit ļoti tāda pašaizliedzīga cīņa soda laukumā. Nu, praktiski tas ir īsts britu futbols. Jā. Tāda, kur tikai redzēt, šeit varbūt tu, Gunār, nokomentēsi šo momentu. Nu, es domāju, diez vai pelnīti tika sodīts mūsu Rolands Bulders. Jā. Ar 11 metru soda sitienu. Bet, tiesnesis uzskatīja, ka šāds 11 metru sitiens ir jāpiešķirt, lai gan speciālistu domas dalījās. Un lūk, paskatieties, cik meistariski tiek izpildīts šis sitiens. Šis bija lūzuma moments spēlē. Es domāju, ja šeit nekādā ziņā tiesnesis aizvadīja spēli ļoti augstā līmenī, bet, diemžēl, šeit mēs tā visu uzskatījām, ka viņš tā tīri taktiski kļūda pielaida. Nebija rupa spēle. Bulders vispirms 2 cīņu uzvarēja, un pēc tam viņi sadūrās, nokrita un piešķīra šo 11 metru soda sitienu. Un pēc šī ielaistiem vārtiem, protams, nedaudz mūsu komanda psiholoģiski salūza. Džons Oldričs bija tas, kas atmārīja mūsu komandas vārdsargu, meistariski iesiet 11 metru sitienu mūsu meistaru komandas vārtos, panākot rezultātu 3-0 savas vienības labā. Spēle maz pamazām tuvojas beigām. Tā bija 82. minūte. Šis 11 metru rezultāts, es piekrītu Jānim Gilim. Šeit būs ļoti fantastisks. Lūk, sekmēja arī šo vārtu gūšanu, kurus mēs pat skatījām. Un šos vārtus, tāpat kā 2 iepriekšējos, atkal guva Džons Oldričs. Tātad viņš 3 vārtu autors šeit spēlē. Šie vārti bija viskaistākie un vienkārši var tikai apskaust, ka, teiksim, ir tādi augsts klases uzbrucēji, kas tik lieliski spēlē ar galvu. Tātad 4-0 Īrijas nacionālās izlases komandas labā. Bet nav ko gausties. Patiešām
objektīvi vērtējot, es domāju, ka Latvijas nacionālā izlase izdarīja visu, kas tajā mirklī šādā vājinātā sastāvā bija tās spēkos. Un Īrijas nacionālā komanda arī nenospēlēja kādu no savām vājākajām spēlēm, bet gluži otrādi, gatavojoties izšķirošajām cīņām par iekļūšanu fināla turnīrā. Tā kā mums ir jādomā par nākotni, kad, ar ko mēs spēlēsim, un tas būs jau pavisam drīz, tad 23. septembrī šeit, Rīgā, viesosies Spānijas valsts komanda. Izmantojot šo iespēju, aicināt visus mūsu futbola līdzjūtējus ierasties 23. pēdējā spēlē šogad šeit Rīgā pie mums. Spēlē ar ļoti slaveno Spānijas izlasi, un mēs vienkārši centīsimies atkal parādīt labu futbolu, un, ja izdosies, arī radīt kādu pārsteigumu mūsu futbola līdzjūtējiem. Paldies jums, cienījamie sporta draugi, kas skatījāties un klausījāties. Kopā ar jums pie mikrofoniem bija Jānis Gilis un Gunārs Jakobsons. Ar labvakaru! Labvakar!